Šeit jūs redzēt mapi ar attēliem. Tie ir iegūti no fotoaparāta. Kā redzams, attēlu izmērs ir lielāks par 2 megabaitiem, pat par 3 lielākoties. Tāpēc jau vienu attēlu jūs nevariet aizsūtīt pa e-klases pastu, jo tur ir ierobežojums 3 megabaiti. Es jums parādīšu paņēmienu, kā samazināt izmērus, izmantojot Microsoft Office attēlu redaktoru. Tad klikšķinam uz jebkuru attēlu ar labo podziņu, izvēlamies OpenViz un no grafisko programmu klāstā Microsoft Office 2010 vai arī šeit tālāk varētu būt rakstīt Picture Manager. Klikšķinam. Atverās viens no attēliem, kas man ir mapē, bet, ja es vēlos, es varu visus attēlus reizē pārveidot. Uzklikšķināt uz šīs ikonas, vai kā pārēt uz vienu attēlu. Tagad es izvēlos Edit Picture un varu atlasīt arī visus attēlus ar taustiņu kontroli. Un tad spiest Edit Picture un visus attēlus samazināt vienlaicīgi, izmantojot vai nu resize, vai arī kompress. Ja? Tad šeit izvēloties, izlasot visu uzmanīgi, izvēloties podziņas, es izmantošu resize, lai jūs redzētu šeit, labāk var redzēt iespējas. Un tad pārbraucot par šīm izvēlnēm, šeit uz 3 stūrīši atveras lūk, jūs varat paskatīties, kādos pikseļos jums pārveidos. Jūs redzēt šeit, kādi ir tagad izmēri. Var arī vienkārši, ja jūs zināt, ka jums tātad ir 4 vai 3 megabaiti, un jums vajag vienu bildi samazināt tā, lai jūs varētu aizsūtīt, jūs viņu 2 reizes samaziniet, bet ja jums jāsūta 5 bildes, tad jums ir jāpareiķina, cik reizes jums vienu bildi jāsamazina. Es domāju, lai es varētu aizsūtīt 5 bildes, kura katra jau ir 2 reizes lielāka, tad man ir jāsamazina uz 10%, 10 reizes. Ok. Un bilžu izmērs tagad ir nomainījies, jūs redzēt apakšā 387 x 250 pikseļi. Un es saglabāju visu mapi. Ja es gribu, lai tās iepriekšējās bildes man nepazustu, tad man vajadzētu tā kā parūpēties, lai šīs bildes nonāktu citā mapē. Bet man par cik jau viņas jau ir citā mapē, tad lūk, man ir pārveidotās bildes. Tagad klikšana uz vienas bildes, paskatīties, kā ir izmainījusies kvalitāte. Ir izmainījusies kvalitāte. Tagad 100% bildi man izskatās šādi. Ja es viņu palielināšu par 200%, asam viņi nedaudz būs zaudējis. Bet ja es likšu viņu prezentācijā, faktiski neko daudz viņa zaudējis nebūs. Ja es ielikšu 3 tādas vai 4 prezentācijā, katru reizi, protams, ir jāpadomā, vai ir vajadzīgs 10 reizes samazināt izmēru, varbūt tikai par 50%. Paldies par uzmanību.